Leldes jaudas lugas, kas notika alā paliks alā lasījums. Lugu lasa Ženēvas amatieru teātris Taurenis. Lomās Sanda, Gundaga Goldšmite, Krista, Baiba Ērliha, Egija, Inese Kristiņa, Laura, Aiga Buholca Emulova, Nata, Enija Sārmane. Autoras replikas lasa Māra Ziemele. Ala Klintī. Laura ir pusguļus. Sanda sēž viņai blakus. Egija slauka akmeni, lai var uz tā apsēsties. Krista staigā šurpu turpu, ienāk Nata un paliek stāvam atstatus. Neredzu nevienu, bet neviens mūs arī nepamanīs, ja te slēpsimies. Kurš slēpjas? Neviens neslēpjas, mēs atpūšamies. Es no šejienes ārā nekustēšu. Man viss sāp, potītes, ceļgali, mugura, pleci. Mēs te nepaliksim. Laura, celies, iesim tālāk. Nē, es nekur neiešu, es palieku. Laura, tu te nosalsi. Man vienalga. Kāpēc lai viņa nosaltu muļķības kvadrātā? Vasaras nakts. Nu ne jau līdz nāvei, saaugstēsies. Labāk ejam tālāk. Kurai vispār bija ideja te palikt? Es te nepalikšu. Gan mēs atradīsim retrīta vietu, tālu neesam. Es labprāt atvilku telpu, piekusu. Nata, ko tu saki? Ejam taču, vai ne? Nē, Beidziet muļķoties. Kur jūs tagad pa pustumsu divatā? Viņi noteikti mūs meklē. Vajadzētu dežūrēt ārā, lai labāk dzird un redz, kad nāks mums pakaļ. Tulbi, ka nepaņēmu lukturīti. Kādai no jums ir? Nu, telefonā lukturīts, bet telefons nedrīkstēja ņemt. Man tas pats. Visām tas pats, loģiski. Nevienai nav parastā lukturīša. Citas noliedzoši krata galvu. Es iziešu ārā padužūrēt. Ja nu kas? Mums to vajadzētu darīt uz maiņām. Nē, nē, šobrīd man jāatpūšas. Nu, kamēr nav pavisam satumsis. Nāt, es tev varu nomainīt pēc laiciņa. Muļķības kvadrātā, kāda vēl dežūrēšana? Nāciet visas bariņā, tā siltāk un nomolīgāk. Kāda jēga tur salt vienai pašai? Nata, nu? Es uz brītiņu, ja nu kas. Nata iziet. Krista noskatās pakaļ Natai, tad pagriežas pret pārējām. Viņa visu laiku no manis izvairās. Kaut kāds absurds. Es neko viņai neesmu nodarījusi. Viņa uzvedas neadekvāti. Vienreiz pie pusdienu galda palūdzu, lai padod man maizi. Viņa sniedz ar visu šķīvi. Es saku, vari man iedot rupmaizi šķeli tāpat ar roku? Bet viņa tāpat man sniedz ar visu šķīvi. Nu tā, it kā es kaut kāda spitālīgā būtu. Es arī dotu ar šķīvi. Man? Jebkuram, tā ir pieklājīgāk. Nata atgriežas. Nu, kā tur izskatās? Viss pa vecam. Vilki kauca, krūmi čabēja. Nē, Sanda smejas, izvelk no somas burkānu un sāk graust. Nāc, Nāta, piesēdi. nē, es te labāk, maliņā. Nata paliek stāvam atstatus no pārējām. Viņi mūs noteikti meklē. Mēs te nepaliksim visu nakti. Nemeklē. 5 pieaugušas sievietes var tikt viens pašas galā. Nesam mazs meža apmaldījies 5-gadnieks, kas nesen pazuda. Visās ziņās par to stāstīja. Ha, mani noteikti meklē. Tieši tevi. Kurš? Nē, nu, mūs visus, protams. Bet viņi mūs meklē. Es par to esmu 100% pārliecināta. Laura, zini, ko šis man atgādina?
Kā mēs ar mani tēti gājām pārgājienos. Jā, mani arī. Pa visādiem brikšņiem un džungļiem. Un manam tētim vienmēr līdzi bija sviestmaizes un tērmus ar ļoti saldu tēju. Un žāvēti āboli. Jā, atceros žāvētos ābolus. Dažreiz atstājām, lai meža zvēri var panašķēties. Tētis par visu bija padomājis. Negribu to atcerēties. Krista, cik tu vari staigāt apkārt, apsēdies? Krista turpina kustēties, izpilda neliels vingrojums. Nata izvelk no somas ziedi un sāk smērēt uz ādas. Odi! Un kādai nav līdzi kaut kas pret galvas sāpēm? Pārāk daudz svaiga gaisa. Nata sniedz tableti, Egija iebāž to mutē un uzdzer ūdeni. Cerams, iedarbosies. Laura velk nost apavus. Tās stulbās tulznas. Nata rāda plāksteru kastīti. Vajag Tev tur viss aptiek līdzi vai kas? tikai pašas nepieciešamākās lietas. Nu, tad iedod man arī kaut ko štimungam. Islandes ķērpi var iedot pasūkāt. Cik pikanti. Dēr, doču. Sanda, tu kā visvecākā no mums? Nelamājies. Es par tevi esmu divreiz vingrāka un spēcīgāka. Tu māki tiltiņu uztaisīt. Māki, skaidrs, ka nemāki. Uzaudzējuši lielu dibenu. Kādu tur vēl tiltiņu? Paskaties! Sanda atmuguriski atliecas tiltiņā. Redzat? Nu, kura vēl tā var? Kura? Krista uztaisa špagatu. Un tā tu vari? Sanda joprojām tiltiņā. Es netaisu to stakli plēst uz pusēm. Rātiņ nāc mājās. Kuram man palīdzēs piecelties? Pārējās minstinās. No, roku kāda dos? Egija pieceļas un palīdz Sandai. Man gribētos ticēt, ka ar gadiem nāk viedums, bet laikam nevienmēr. Tu zini, kas ir viedums? Es tev tūlīt pateikšu. Viedums ir neklausīties visādas muļķības, ko citi par tevi runā. Pamēģini, iepatiksies. Darba tirgu nevienam nevajag tavu briedumu un viedumu. Kā pāri 50, tā neviens neatbild. Pat vistas ganīt vairs nedod. Vistas ganīt? Vistu gans ir profesija klasifikatorā. Man viena radiniete strādā par inkubātoru operatoru. Nevajag gaidīt, kad cits kaut ko piedāvās. Pašai vajag rīkoties. Skaties, ko cilvēkiem vajag, un domā, kā to dabūt. Protams, par nelielu komisijas maksu. Profesiju klasifikatorā to sauc kontrabandas operatore. Man patīk paskatīties, kā tie cilvēciņi, nu tādi kā Krista. No sākuma smējas un apceļ, bet pēc tam uz ceļiem vien lūdzas, lai izpalīdzu. Es drīzāk savus matus apēdīšu, nekā kādam uz ceļiem lūkšos. Dzirdējāt pārējās? Dzirdējāt? Krista ēdīs savus matus. Tas jau tikai tāds izteiciens. Krista tiešām ēdīs savus matus. Nēdīs. Ēdīs, visas dzirdēja. Mainām tēmu. Kā jums vakardienas meditācija patika? Kura? Par iekšējo bērnu? Jā, ļoti jaudīga. Apraudājos vairākas reizes. Meditācijas laikā pie manis atnāca mamma, kas nesen nomira. Babiņa arī. Ar abām parunājos, abas samīļoja. Ļoti pietrūkst mammas. Man arī meditācija aizgāja līdz kaulam. Vai ne? Riebās, gribēja, lai ātrāk beidzās. Tiešām? Uzjundīja ļoti nepatīkams atmiņas par vīrieti, kas man ir darījis pāri. Man no meditācijām ne silts, ne augsts. Es aizmigu. Laura, par kuru vīrieti tu runā? Nav svarīgi. Toties man ļoti patika vakardienas lekcija par to, ka tad, kad meitenes ir mazas vai jau pusaudzes, vīrieši pret viņām izturās divos veidos, kā tēvi vai kā tēviņi, un kā atšķirība ir seksuālajā aspektā. Ja vīrietis pret tevi neizturās tēvišķi, tad viņam kas cits prātā. Kā jums tā doma, meitenes?
Piekrītat? Absurds apgalvojums, manuprāt. Nu, nevar visus vīriešus salikt divās kastītēs. Bet mūsu bērnībā un agrā jaunībā tieši tā arī bija. Vai nu tu pieaugušu vīrieša klātbūtnē jūties droši, jo viņš uzvedās kā tēvišķi, vai arī ne, un tāpēc tu no viņa izvairījies. Krista, tev tā nebija? Absurds. Protams, ka nē. Ar katru cilvēku attiecības ir unikāls. To vispār nevar salīdzināt. Es domāju, ka dziļi sirdī visi cilvēki ir labi. Un pat ja kāds kaut ko izdara nepareizi, viņš vēlāk nožēlo. Nav vienkāršas atbildes uz šo jautājumu. Tēvi vai tēviņi, viņi visi beigu beigās ir vīrieši, un tas izsaka visu. Visi viņi ir. Nav visi. Mans vectēvs bija fantastisks vīrietis. Viens uzaudzināja 3 meitas, un pēc tam vēl mazbērnus pieskatīja. Tad jau tas bija nevis vectēvs, bet vecmāma. Sanda turpina smieties, izvelk no somas nākamo burkānu un grauž. Seksistu joks. Man daudzi seksa joki repertuārā. Dzirdēsi vēl. Nevis seksa, bet seksistu. Tas ir viens un tas pats. Tā nu gan nav. Sanda, tavā laikā par seksismu to noteikti neviens nerunāja. Nozīmē manā laikā. Kā tu zini, ko runāja tajā manā laikā? Nav svarīgi. Nav svarīgi. Mainām tēmu. Paklau, kas īsti vakarnakt notika? Kur? Kad? Naktī. Policijas mašīna esot atbraukusi. Kādai no retrīta dalībniecēm slikti palika. Un tad būtu saukuši ātros. Kāda starpība, kāpēc atbrauc? Atbrauc un aizbrauca. Nu, policija tomēr. Ja nebūtu nekas nopietns, nebrauktu. Sanda kaut ko zina, bet negrib mums tā teikt. Muļķības kvadrātā, ka tikai kaut ko safantazēt sievietes. Pati tāda. Un tad neviena neko nezina. Nati, tu arī ne. Es nezinu, vai tā ir taisnība, bet dzirdēju, ka retrīta telpās bija iekļuvuši kaut kādi vīrieši. Zagļi? Cik? Absurds. Nu, cik vīriešu? 2, varbūt nē. Es nezinu. Baidieties, sieviešu nometnē 2 vīrieši. Nu, absurds. Nē, nav tur nekā smieklīga. Ja tā ir taisnība, tad tas ir noteikuma pārkāpums un necieņa pret retrīta organizatoriem un dalībniecēm. Viena no dalībniecēm esot viņus atvedusi. Tiešām nepiedodam. Nu, tai sievietei noteikti kaut kas ar galvu nav kārtībā. Sanda, par ko tu smejies? Kādas mēs visas te pareizās savākušās. Nu, paklau, tas nav ok. Ja tu atbrauc uz pasākumu, kas paredzēts tikai sievietēm, bet tur sāk kaut kādi veči vazāties. Par ko es naudu maksāju? Tu maksā par to, lai nesatiktu vīriešus? Tu esi tā tur? Nu, tāda, kas mīl sievietes? Un ja arī būtu, Bet tā var labi nopelnīt, ja ir kundzītis, kas gatavs maksāt par vīriešu nesatikšanu. Man ir lieka istaba mājā, varu tevi izīrēt. Tur neviena vīrieša nebūs. Suns vienīgi. Suņi skaitās? ļoti smieklīgi. Krista norāda uz Sandu. Viņa manu māti atgādina. Arī par visiem smējās un ņirgājās. Nerādi uz mani ar pirkstu. Un viņiem esot bijis seks retrīta dalībniecei ar atnācējiem. Nu, absurds. Un tad ieradās likumības policija viņus arestēt. Nē, bet nopietni. Viss ir ļoti nopietni. Sievietei ir labs seks, un pārējās aiz skaudības izsauc policiju. Tā ir noteikuma un personīgās telpas neievērošana. Tieši tā, mēs visas noslēdzām līgumu par iekšējās kārtības noteikumiem. Mēs visas sagaidām noteiktu atmosfēru retrītā. Un tad kāda to atļaujas ignorēt? Vai viņa reāli kādai izbojāja retrīta pieredzi? Nu, re, Laurai. Nē, ne jau tā, ka izbojāja. Es vairāk par pašu principu.
Liecieties mierā beidzot. To nevar atstāt nesodītu. Stukaču laiki atgriezušies. Mana māte visus sauca par stukačiem. Neusticējās ne savām māsām, ne man. Par kaimiņiem un kolēģiem nemaz nerunāsim. Tā ir cita paudze, tie bija citi laiki, tagad tā vairs nav. Tā nav. Re, jūs teikt lielu brāku par neko. Bija atbraukusi policija. Ja tas būtu bijis sīkums, tad nebraukt. Tieši tā. Un no organizatora puses man šķiet neprofesionāli. Neko par to mums neizstāstīt. Paslaucīt zem tepiķīša. Korekti būtu bijis šorīt mums īsti izstāstīt, kas noticis, lai nav šī klačošanās pa nostūriem. Nu, nav jau tā, ka organizatoriem ir jāstāsta pilnīgi viss. Es no viņiem sagaidu diskrētumu. Man vakar pa dienu bija vēdera problēmas. Es nebūtu negribējusi, lai visiem to skaļi izziņo. Nu, nē, protams, nē, bet es runāju par ko citu. Ir lietas, par ko labāk ir nerunāt. Jūs atbalstāt šo nekorekto klusēšanu. Es saku, stukaču laiki atgriezušies. Sejā neko nesaka, bet pēc tam aiz muguras. Nē, mana māte ne sejā, ne aiz muguras, tikai smējās par visu. Laura kādu brīdi nervozi grozījusies uz vietas. Klau, vai kādai ir līdzi lieka pakete vai tampons? Paskatīšos. Nata rakņājas somiņā. Ir. Protams, ka tev ir. Laura ar grūtībām pieceļas, paņem no Natas paketi. Paldies, Nata. Atnāksi ar mani, lai nav vienai ārā tumsā. Es varu iet ar tevi, Laura. Ja tu ļoti gribi, to ļoti vajag. Neuztraucies, Egī. Es tev tā nejautāju. Tev bail vai vēl vairāk nekā man. Nata, lūdzu, atnāksi ar mani. Labi, ejam. Nata ar Lauru iziet no alas. Krista noskatās Natai un Laurai pakaļ, pagriežas pret Egiju, klusu. To izdarīja viena no viņām. Visu norāda uz to. Par ko tu runā? Tos vīriešus atved vai nu Nata vai Laura. Nata ir pārāk labi informēta par to, kas notika, bet manas aizdomas vairāk krīt uz Lauru. Nē, diez vai. Nu, redzi, tu minstinies. Tātad tev arī ir aizdomas. Man nav nekāda aizdoma. Viņa ir mana bērnības draudzene. Es viņu ļoti labi pazīstu. Tā noteikti nebija viņa. Un vispār pēc noteikumiem vainīgo vajadzēja tūlīt pat izraidīt no retrīta. Es nesaprotu, kāpēc tas joprojām nav noticis. Blats pie organizatoriem. Nata zina vairāk nekā mēs pārējās. Laura pazīst vienu no organizatoriem. Nu, to ar tiem tumšajiem īsajiem matiem, kas staigā vīriešu drēbēs. Nu, jūs jau zināt, par kur es domāju. Es viņus bieži esmu redzējusi kopā. Ciest nevaru tankošanu. Laura ar Natu atgriežas. Kādu brīdi ir klusums. Sandra no somas atkal izvelk un sāk graust burkānu. Egija paskatās pulkstenī. Cik lēni laiks iet uz priekšu. Visa dzīve paskrēja mērkaķa ātrumā, bet tagad pēkšņi laiks kā āpsis. Par āpšiem runājot, jums negribas ēst? Man kurkst vēders. Sanda visu laiku ēd. Kāda tev daļa? Man vēl palicis viens riekstu batoniņš. Gribi? Uz pusēm? Ēd visu. Vēl kāda gribēs? Es ar prieku padalīšos. Ar prieku. Man nekā nav, viss apēsts. Krista, vai tu arī vēlēs batoniņu? Kādu? Krista pārtver, kad Nata to sniedz Egijai un lasa sastāvdaļas. Nē, šo es nevaru. Atdod atpakaļ Egijai. Ko tur niekoties ar batoniņiem? Labāk ķeramies pie šī! Sanda izvelk no mugursomas melnā balzāma pudeli. Pārējās noelšas un skaļi reaģē. Bet tu nedrīkst, taču Sanda! Kontrabandiste, tev varbūt narkotikas arī līdzi?
Narkotikas nē, bet ir kas trakāks, daudz trakāks. Sanda ceremoniāli izvelk no mugursomas milzīgu šokolādes tāfeli. Pārējām skaļa reakcija. Sanda, bija pateikts, ka nekādu saldumu. Noteikumu pārkāpēji, vai ne? Tad jau tu šokolādi neēdīsi, ko? Egija nokož gabaliņu no Natas dotā batoniņa. Kura gribēs? Sanda izstieptām rokām piedāvā balzāmu pudeli un šokolādi. Pārējās noliedzoši krata galvu. Kas ir? Kāpēc neviena negrib? Šokolādi? Nevienai? Jūs jocīgs esat? Es sapratu. No Sandas neviena neņems, jo Sanda nav gana laba smalkām pilsētas dāmām. Skaidrs. Tas nebūtu korekti. Tu tikko miri vai nostājies izsalkuma? Šeit es tev dodu. Man pietiks ar šo. Egija norāda uz batoniņu. Muļķības kvadrātā. Nekas dāmīts. Ne pirmo reizi mani ne par ko netur. Sanda, tam nav sakara ar tevi, tas ir principa un morāles jautājums. Retrītā lietot alkoholu ir aizliegts. Tu pārkāp noteikumus. Jā, un piespied arī citus to darīt. Piespieža! Jums kaut kas nav ar galviņām kārtībā. Liek balzāmu pudeli un šokolādi atpakaļ somā. Citā situācijā es to šokolādi būtu paņēmusi, Sanda. Balzāmiņu noteikti ne, bet šokolādi jā. Kāpēc tad balzamiņu ne? Tāpēc, ka, tur man vienkārši negaršo. Jā, Egijai negaršo. Es saprotu, man arī labāk vīni. Nē, vīns es arī nedzeru. Šampanieti? Mainam tēmu. Kāpēc? Normāla tēma. Kādu var nelabvēlīgi notrigerēt? Ko? Atstāt negatīvu nospiedumu. Kur? Dvēselē. Dzejnieča klubiņš. Viss, kas no jums tiek lūgts, ir elementāra cieņa. Ar cieņu mums viss ir kārtībā. Es par to neuztraucos. Te runa nav par cieņu, te cits suns aprakts. Tas ir pārspīlētais mūsdienu polikorektums, kas mūs smacē nost. Un to nedrīkst šādi, tu nedrīkst tādi. Nemitīgi jāuztraucas, ka tikai kādu minoritāti neaizvainotu. Vai ne? Būt tolerantam un iecietīgam ir smags darbs. Absurds, tas nav darbs. Es ironizēju. Kāpēc nevar būt tā, kā bija agrāk? Kāpēc mums spiež skatīties uz visiem tiem zilajiem un lesbietēm? Kādā veidā kāds tevi spiež skatīties? Bet viņi taču ir visur. Tieši tā, un vienmēr ir bijuši. Absurds. Tā lesbu būšana nemaz nav slikta. Padomājiet loģiski. Veču tāpat ir mazāk, it īpaši manā vecumā. Tas labi, ka dažas no vāverītēm aiziet pie sievietēm. Es, protams, tā nevarētu. Man vajag riktīgu veci ar bārdu. Jo spalvaināks, jo labāk. Un lai ir liels kā būda. Krista, kādi tev vīrieši patīk? Tādi, kas māk pieskrūvēt plauktiņu un nedzer. Un Egī tev? Tikai nesmējies, Sanda. Tu, Egī, prasi neiespējamo. Saki, šauti ārā. Dzejnieki patīk, kas neatstāj šitos te nospiedumus dvēselē. Jā, man patīk romantiski vīrieši. Tādi, kas lasa dziļu literatūru un ar kuriem var vērot zvaigžņotus debesis. Sanda! Tas jau bija sagaidāms. Nevar viņai uzticēties, tāpat kā manai mātei. Liecies taču beidzot mierā. Uzvedies adekvāti. Nav jēgas tevis dēļ muti dzisināt. Es pieprasu cieņu. Laura, un tev kādi veči patīk? Man vajag iziet pastaigāties. Nata, iznāksi lūdzu kopā ar mani? Laura, es varu, ja tu ļoti gribi.
Viss kārtībā. Egī, tev nav sevi jāpiespiež. Nata, Labi, ejam! Laura ar Natu iziet. Redzat? Atkal jau. Kā sākam runāt par vīriešiem, tā viņa bēg prom. Suns zina, ko apēdis. Tā noteikti bija viņa, kas atveda tos večus uz retrītu. Egī, es redzu, ka tu vairs neiebilsti. Es nezinu, ļoti šaubos, bet varbūt tev tiešām taisnība. Sanda smejas un izvelk no somas kārtējo burkānu un sāk to graust. Kāpēc tu visu laiku smejies? Skatos cirku, kā lai nesmejas. Bet kāda taču to izdarīja? Es viņai pajautāšu. Ai, kāda jēga, neatzīsies melos. Man viņa nemelos. Mēs esam draudzenes. Gan Sanda, gan Kristi iesmejas. Jā, jo draudzenes nekad nemelo. Sievietes ir čūskas, nodos pie pirmās iespējas. Nocels tev vīrieti un vēl pateiks, es tev neko neesmu atņēmusi. Īsta draudzība sieviešu starpā neeksistē. Mēs ar Lauru vienu otrai stāstām visu. Mūsu starpā noslēpumu nav. Krista apsēžas, tad atkal pieceļas. Turpina staigāt šurpu turpu un ik pa brīdim izpildīt kādu vingrojumu. Tev skudras biksēs? Kur skudras? Egija strauji pieceļas. Kristai biksēs. Kur? Pēta apģērbu. Neredzu. Skudras biksēs un tarakāni galvā. Laura un Nata atgriežas. mēs ar Natu nospriedām, ka mums visām ir jāmēģina saliedēties. Nav īstais brīdis kasīties un vienai uz otru dusmoties. Tikai tie, kas spēj saliedēties un kopā atrisināt problēmas, spēj izdzīvot. Tu runā kā no grāmatas. Ne, kanceles. Apsolu, ka nevienu no jums nenožmiekšu. Visas paliksiet dzīvas. Sanda, tava attieksme nerada drošu vidi. Ir droša. Bumbas uz galvas nekrīt, vilki virsū nelāc, viss ir droši. Man ir piedāvājums mūsu saliedēšanai. Ja vēlreiz izdzirdīšu vārdu saliedēšana, izvemšos. Laura dziļi ieelpo. Tātad, mans piedāvājums ir atklātas sarunas. Mēs visas esam sievietes, esam gājušas cauri līdzīgām pieredzēm. Ir ļoti svarīgi stiprināt sieviešu solidaritāti. Laba doma, Laura. Es esmu par atklātību. Būšu atklāta un no tevis sagaidu to pašu. Laura, jā? Tu saprati, ko es domāju? Sapratu, protams, es pati to ierosināju. Tieši tā, tu ierosināji. Bet tev pašai arī jābūt tādai pilnīgi atklātai. Lai viss ir godīgi. Es par to. Nu jā, protams. Te visādas runas klīst, un mēs gribam zināt, kā tad īsti ir. Runas klīst? Jā. Nu, ja jau klīst, tad varu tās apstiprināt. Vari? Tiešām? Varu. Kāpēc, lai nevarētu? Bet. Nebūs pirmā reize. Nu tad. Bet par ko tu runā? Un par ko tu runā? Neveikls klusums. Es sākšu pirmā ar atklātu atzīšanos. Man ir erotomānija. Kas? Kas tas ir? Ja runājam ļoti vispārināti un līdzībās, tā ir kā atkarība. Tikai mana atkarība nav alkohols vai narkotikas, bet gan cilvēki. Nesapratu. Kārtējā modernā slimība. Tūlīt es tev pastāstīšu, kas ir īsta atkarība. Gribi? Tu īstu atkarību dzīvē redzējis vēl neesi. Protams, ja kāds kaut ko vispār ir redzējis, tad tā esi tikai tu. Mana māte bija tāda pati. Visu zināja labāk par citiem. Viņa labāk
par mani zināja, kas man patīk, kas nē, ko es domāju un ko nedomāju. Visu viņa zināja labāk. Jūs jauniņās aiz labas dzīves jūkat prātā. Nata, man tev parādīt visas šuves, ko viens atkarībnieks man galvā uztaisīja. Nāc, parādīšu, nāc. Atkarība no cilvēkiem bitīt matos. Man smiekli nāk. Muļķības kvadrātā, ne kubā. Eh, tieši tā kā mana māte. Neņēma mani par pilnu. Es varēju raudāt un lūgties. Viņai bija vienalga. Krista apklusti, neviens tevī tāpat neklausās. Es klausos. Egi, beidz citiem izpatikt. Tev nav mugurkaula. Mainām tēmu. Mainām tēmu. Nevar izturēt, ka citi strīdas. Tā ir daļa no dzīves. Es te esmu vecākā no visām, un man vienīgajai var noteikt īsto vecumu, jo jūs pārējās nesko sev pierēs, lūpās, dupšos špricēt. Tagad var būt smuki, bet pēc pāris gadiem tas silikons un citi līķu tauki sāks tecēt pa visiem galiem ārā. Pašas redzēsiet. Sanda, netaisi stand-upu, labāk ieklausies citos. Un tu labāk nē tik daudz un nomet svaru. Aptaukosies tā, ka pakustēties vairs nevarēsi. Ja tu man ļautu runāt, es tev izstāstītu, ka ne jau aiz lielas apetītes man tie liekie kilogrami, bet tu nevienai no mums neļauj runāt. Runā, re, ļauju. Nu, kas ir? Kāpēc neko nesaki? Nu, runā, nu. Man Beigu beigās nav ko teikt, vai ne? Tikai pačīkstēt gribējās. Un kas tev pašai ar ēšanu? Ar ēšanu man viss ļoti labi. Kāpēc grauz burkānus visu laiku? O? Nu, un? Pa graužu. Tur tāpat maz kaloriju. Tieši tā, pārāk maz. Labāk uzkod savu šokolādi. Ar to es jūs gribēju uzcienāt, bet jūs bijāt pārāk lepnas. Šeit tev saliedēšanās, pilnīgi izgāšanās. Kāpēc badojies? Muļķības kvadrātā. Kāpēc tu badojies, Sanda? Liecies mierā. Baidies no kalorijām? Apresnēsi? Jā, izskatīšos pēc tevis. Man tevi žēl, Sanda. Nata, man tevis arī žēl. Nāc tuvāk, cik tu vari tur viena pati, tik ļoti prom no visām. Nāc pie mums, piespiedīsimies vienotrai tuvāk, būs siltāk. Nē, es nevaru. Man labāk tā nedarīt. Es nopietni par to atkarību, es ļoti nopietni. Nu nāc, man blakus būs siltāk. Bet tu taču dzirdēji, ko viņa teica. Cilvēki, tā ir viņas atkarība. Vienu jau var. Alkoholiķi iecienītākā frāze. Ak, Dievs, tie šausmīgie smiekli! Cik var ņirkt? Paklau, Krista, pietiek. Es tev visu laiku piesadzu, aizstāvu, bet tu man mēģini izvest no pacietības. Kādā sakarā tu mani piesedz? Tu pati ļoti labi zini. Bet Saprati, jā? Tā kā muti cieta. Es tikko atkal iedomājos, kā Krista ēd savus matus. Laura pēkšņi spalgi iekliedzas un strauji pielec kājās. Jā. Egija spiedz un lec līdzi, Krista pārmet krustu, Nata pieskrien pie Lauras un to apskauj no aizmuguras. Sanda iet lūkot, vai tiešām čūska. Čūska no tādas dzirdu. Nav te nekā. Tiešām nav. Nav. Nata atkāpjas no Lauras. Ārprāts, kas sabijos. Atceries to reizi, Laura, kopā ar manu tēti? Protams, ka atceros. Labi, ka gumijnieki bija kājās. Es taču uzkāpu virsū. Odze. Bija jau pa pusē beigta. Labi, ka mans tētis viņu piebeidz līdz galam. Jā, viņš bija pretīgs. Tas ir čūska. Bez mana tēta mēs tur būtu prātā sajukušais bailēm. Čūska nebija sliktākais, kas toreiz notika. beidziet vienreiz lielīties ar savu brīnišķīgo tēti. Citām tik ļoti nepaveicās. Piedod, es negribēju.
Es nelielos, un viņš nav mans tēvs. Kur tikai jūs negājāt un ko tikai nedarījāt kopā? Es visu sapratu. Jums bija ideālā bērnība. Apsveicu, man nebija. Piedod, Krista, tiešām. Bet tāpēc es neesmu sliktāks cilvēks. Protams, ka neesi. Es daudz strādāju, maz atpūšos. Varu sadarēt, ka no manas sabiedrībai daudz lielāka jēga Nekā no mums? no manis ir liela jēga. Es daudz ieguldos savā darbā. Tad ko tu dari šeit? Iznieko savu dārgo laiku mežā. Bet es taču arī esmu tikai cilvēks. Un es nemaz tik ļoti negribēju braukt uz to retrītu. Mani pierunāja. Krista ik pa brīdim apsēžas, bet nespēja ilgi nosēdēt. Ceļas augšā, staigā šurpu turpu. Nu, dažreiz visiem ir vajadzīga atpūta. Ne tikai dažreiz, bet regulāri. Atpūsties ir ļoti svarīgi, lai neizdegtu. Atkal modernās pļāpas. Visas pa labi un pa kreisi tagad izdeg un nodeg un pārdeg. Pašdarniekiem pēdējos gados tik daudz darba, ka drīz paši būs izdeguši. Nu, mentālā slodze cilvēkam šobrīd ir tik liela kā nekad. Informācijas apjoms vienā dienā ir tik liels, cik agrāk bija visas dzīves laikā. Muļķības kvadrātā. Nu, labi, varbūt nedaudz pārspīlēju, bet Ne tikai nedaudz, pat ļoti daudz. Cirks tas ir, kas mūsdienās apkārt notiek. Cirks! un kuri tad bija tie īpašie laiki, kad apkārt nebija cirka? Padomju gados? Arī toreiz bija kaut kas pozitīvs. Vienmēr var atrast kaut ko pozitīvu. Man no bērnības ir labas atmiņas, kā gājām ar tēti pārgājienos, kā viņš man cepa pankūkus brokastīs, pīna bīzes. Ļoti daudz labu atmiņu. Atkal jau par to laimīgo bērnību. Krista, piedod. Man tieši otrādi. Bērnībā jutos bezpalīdzīga, un visādiem izvirtuļiem patīk mazas bezpalīdzīgas meitenes. Tā, diemžēl, notiek arī mūsdienās. Tam ir maz sakars ar padomu laikiem. Un tā nabadzība, kādā dzīvojām? Man šķiet, tā bija Zenta Mauriņa, kas teica, bagāts ir nevis tas, kam daudz pieder, bet tas, kam neko nevajag. No šādiem lozungiem var labi izskalot smadzenes. Cilvēku smadzenes vairāk par lozungiem izskalo alkohols. Lūk, tā ir īstā problēma un īsta sēga. Kad es skatos, kā tauta nodzeras, Kur tu īsti strādā? Krogā? nu nē, bet man ir acis. Es redzu, kas notiek apkārt. Ja man būtu teikšana, es visus alkoholiķus, Ko tu ar viņiem darītu? Liktu psihenēs? Tur nav tik daudz vietas. viņi nespēja pildīt savus darba pienākumus. No alkoholiķiem ir maza jēga. Tērē valsts resursus, bet atpakaļ neko nedod. Tu piedāvā viņus likt pie sienas un... Nu, nē, es gaidu, ka pienāks brīdis, kad izdomās kaut kādas zāles vai kaut ko tādu, kas šo sērgu varēs ārstēt. Bet kamēr tās vēl nav izgudrotas, viņiem pašiem jātiek galā, jāsaņem sevi rokās un jābeidz degradēt sabiedrību. Tur es tev piekrītu. Alkoholiķi ir deģenerāti. Pietiek! Pādi benes! Es teicu, pietiek! Kas tev liecies? Jums neienāk prātā, ka varbūt šeit kādai no mums ir arī problēmas ar alkoholismu? Kurai? Krista lūkojas apkārt. Es saku, varbūt. Tā ir izplatīta slimība. Slimība. Protams, ka slimība. Ja cilvēks par visām varītēm mēģina no tā tikt vaļā, bet nespēj, tad tas ir nopietni, ne? Tas ir nopietni vājš raksturs. Nu, nav runa tikai par raksturu. Laura, tev ir problēmas ar alkoholu? Nē, bet es zinu, ka daudziem ir. Ko nu liedzies? Pati teici, ka mums vajag saliedēties ar atklātām sarunām. Saki, kā ir. Es tā esmu. Kas? Alkoholiķi.
Nevar būt. Kāpēc? Nu, tu taču esi normāls cilvēks. Protams, ka viņa ir normāls cilvēks. Normāls cilvēks ar alkoholismu problēmām. Ha, rekā, rekā. Tomēr laimīgā bērnība ar ideālo papucīti neko daudz nedeva. Tātad tas nav nekāds rādītājs. Rādītājs kam? Nu tam, cik normāli cilvēki izaug. Vai no viņiem pēc tam ir kaut kāda jēga sabiedrībā? Paklau! Tas, ka tev garšo šampīts, nenozīmē, ka tu esi alkoholiķe. Es vairākus gadus ļoti daudz dzēru. Ļoti daudz. Un tagad nedara vispār. Cik daudz ir daudz? Sanda, lūdzu, tas ir netaktisks jautājums. Ļoti daudz. Man atlaid no darba. Tagad mana kārta būt atklātai. Cik noprotu, aiz muguras jau par to ir ticis runāts, daudz un dikti. Tagad var apstiprināt baumas. Tā tiešām bija tu? Kādā ziņā? Tu atvedi tos vīriešus? Egija, par ko tu runā? Kristi ir pārliecināta, ka tā bija tu. Nu, es neteicu, ka tā ir Laura. Protams, ka teici. Vairākas reizes. Es tikai izteicu minējumu. Es vienkārši ieminējos, ka varbūt tā bija Laura. Bet nekad neapgalvoju, ka tiešām tā bija viņa. Tirks! Krista, Sandai, Paklusē. Es to vairs nespēju izturēt. Egija, tu nopietni, lai nu kurš, bet tu. Ko? Es atvedu vīriešus nopietni. Es taču nezinu. Viss var būt. Es vīriešus. Un kas tur tik īpašs? Kāpēc gan tu nevarētu kārtīgi papriecāties ar diviem tēvaņiem? Tāpēc, ka man vīrieši neinteresē. Tu esi no tā? No tām, jā, bet izskatās, viņa cieši lūkojas uz Egiju. ka labākā draudzene tam joprojām netic un gaida, kad nākšu pie prātiņa. Dzīvē viss var mainīties. Sanda, kā ir? Tev var pēkšņi vairs lielie spalvainie veči nepatīk? Muļķības kvadrātā nekad. Nata, kā tev šķiet? Dzīvē var tik ļoti tāds kāds mainīties? Mainīties nē, bet atklāt sevī jaunus apvāršņus var. Tam es piekrītu. Jauna apvāršana atklāšana ir daļa no dzīves. Dzējnieces! Ir lietas, ko mēs skaidri zinām jau no bērnības. Tava erotomānija, Nata, taču neuzradās pēkšņi pagājušajā gadā. Nē, protams, tā man ir kopš sev atceros. Jau bērnībā vienmēr šķita, ka kāds ir mani iemīlējies. Dzimumam nebija nozīmes. Ja man kāds iepatikās, es uzreiz sāku būvēt sapņu pilis par to, ka šis cilvēks vēlas būt ar mani kopā. Viss, ko viņš darīja, man likās kā iemīlēšanās. Ja uz mani skatās, tā tad mīl. Ja man nepievērš uzmanību, tā tad mīl. Bet kautreiz. Cirks! Bērnībā visi fantazē. Man tas nekad nebeidzās. Vienā brīdī sapratu, ka tā ir problēma, kas traucē dzīvot. Vai es nevaru šo smieklus vairs izturēt? Tūlīt prātā sajukšu. Nata, paldies, ka dalies. Mums būtu tik svarīgi saliedēties, bet daži cilvēki nespēj un nemāk citus cienīt. Laura, piedod. Es cienu tevi tiešām. Cienu un mīlu. Egija, kā tev liekas, kāpēc es gāju tajos stulbajos pārgājienos ar tavu tēvu? Nezinu. Tāpēc, ka tas bija interesanti. Nē, tāpēc, ka es biju tevi iemīlējusies. Manī. Jā, tu man biji tā slavenā pirmā mīlestība, par ko es tik daudz esmu runājusi. Es. Tu? Es. Nu tu, jā, tu! Pat man ātrāk pielēca. Laura. Ai, nu cik var par to runāt, kas ir bijis? Nu cik var? Labāk visu aizmirst. Ir lietas, ko neaizmirst. Laiks iet, bet bērnībā piedzīvotais nekur nav pazudis. Daudzi gadi pagājuši, bet laiks neko nemaina.
tas nedziedē rētas vispār. Ir tieši otrādi, jo vairāk laika pagājis, jo vecāka kļūstu, jo pretīgāk jūtos, visu atceroties. Ko atceroties? Vīrieti, kas mani seksuāli izmantoja. Kas? Tu man neko tādu neesi stāstījusi. Redzi, mēs esam labākās draudzenes un stāstām vienotrai visu. Laura, kas notika? Tas arī notika. Mani vairāk kārt uzmācās pusmūža vīrietis. Pretīgi. Tieši tā. Es nespēju saprast, kā pieaudzis vīrietis, kuram turklāt pašam ir meitas, var tā uzvesties, apgramstīt mazgadīgu meiteni. Es biju pilnīgs bērns. Kur viņš tev pieskārās? Kā kur? Parādi, kur viņš tev apčamdīja? Tu nopietni. Kur? Šeit? Rāda uz kājstarpi. Sāpēja tev? Nē, bet tas bija nepatīkami. Tas bija pretīgi. Nesāpēja, vai ne? Nu, tad tev paveicās. Priecājies. Tur nav par ko priecāties vispār. Ko jūs jaunās ņematies? Nu, ko nu? Nu, bišķi tev pupus apgrābstīja un man viens vecs preteklis paņēma priekšā tā, ka vēl mēnešiem ilgi vāverīt sūrstēja. Tāds mums sievietēm liktenis, dzīvojam blakus smirdīgiem cūkām un nākas visu ko piedzīvot. Bet tāpēc jau nav jālic āliņģi. Es smirdīgas cūkas dēļ mirt netaisos. Nedomā par to savu veci tik daudz, lai viņš iet pa gaisu, kāda tev tur daļa gar viņu. Laura, mīļā, es nezināju. Nezināju, jo es tev nestāstīju. Tu varēji man droši stāstīt. Es būtu tevi sapratusi un atbalstījusi. Diez vai. Protams, ka būtu atbalstījusi. Nu, tas nav tik vienkārši. Kādā ziņā? Patiesībā tas ir ļoti sarežģīti un smagi. Paga, Laura! Vai tavs izvirtuves gadījumā nebija Egijas papucītis? Laura klusē. Sanda, kas par murgu? Kādā sakarā vispār? Nu, tā ir. Katrā ģimenē ir vismaz viens vermāk. Egija, paskaties uz Lauru, viņa klusē un neatbild uz manu jautājumu. Nu, bet, protams, ka neatbild. Kāpēc, lai viņi uz tik ārprātīgi jautājumu atbildētu? Sanda, fuj, tas ir pretīgi. Laura, atbildi! Tu taču vairāk kārt uzstāji uz atklātību mūsu starpā. Saliedēties vajag. Sanda, apklusti. Mans tētis nekad nemūžam neko tādu nedarītu. Nekad nemūžam. Laura rūkti iesmējas. Laura, nu pasaki beidzot, atzīsties. Atzīties? Es neko sliktu neesmu izdarījusi. Man nav jāatzīstās. Laura Jā. ieskatās Egijai acīs. Jā, tas bija tavs tēvs, Egija. Es taču teicu, ideālie papucīši neeksistē. Nav laimīgu ģimeņu, un neviens man neiestāstīs pretējo. Egija brīdi mīņājas uz vietas, tad izbrāžas no alas. Kādu brīdi visas pārējās sēž klusēdamas. Laura, tu neieiesi Egijai pakaļ. Viņai vienai bail. Es? Nu jā, viņa ir tava draudzene. Un ko man viņai teikt? Lūdzu, piedod. Piedod man, ka tavs tēvs ir pretīgs izvirturis. Nekas nav jāsaka, vienkārši es viņai blakus. Ei tu, ja esi iepraktizējusies vārgas dvēseles uz tumso mežu pavadīt, es arī māku runāt kā dzejniece. Egija atgriežas. Sanda, iedod man melnā balzāma pudeli. Sanda sāk rakņāties savā somā. Egija, nē, nav tā vērts. Sanda, iedod, lūdzu. Egija nezaudē pieklājības manieres pat krīzes brīžos. Sanda izvelk pudeli. Laura to izrauj no Sandas rokām. Egija, lūdzu, nedari to, nedzer. Dod, lūdzu. Apklusti beidzot. Apklusti. Viss, es vairs nevaru izturēt tos smieklus. Pietiek. Es gribu prom. Pietiks sēdēt. Ejam.
Par kādu sēdēšanu tu runā? Tu pat minūti nevar nosēdēt uz vietas. Ejam, Nata, nāc ar mani. Es palikšu ar pārējām. Kāpēc tu mani ienīsti? Es? Nu, tu mani ienīsti, es zinu. Kāpēc? Ko es tev esmu izdarījusi? Ko? Neko. Es tevi praktiski nepazīstu. Kāpēc, lai es tevi ienīstu? Nu, tieši tā. Tev nav iemesla. Tev nav apklusti. Egij, ejam. Atdod pudeli, Laura. Egi, nomierinies! Ejam, Egij. Kāpēc tu neviena, Krista? Nu, kā tu baidies? Baidies, ka savu mammu mežā ieraudzīsi. Krista iebrēcas un metas Sandai virsū. Nata un Laura satver Kristu un tur. Kļūst aizvien interesantāk. Sanda, lūdzu, nekacini viņu! Kādas mēs te visas pieklājīgas kļuvušas? Es tevi. Nu, ko tu mani? Visus variants jau esmu dzīvē dzirdējusi. Noduršu, nositīšu, izvarošu, pa logu izsviedīšu. Visu esmu jau dzirdējusi. Tagad vilkiem izbarošu. Šo gan vēl nebija dzirdējusi. Salīkstiet, lūdzu, salīkstiet! Natai un Egijai izdodas apsēdināt Kristu. Es eju prom. Egij, ejam. Laura, atdod pudeli. Uz brīdi ir haoss. Nata cenšas noturēt Kristu, Egija tvārsta Lauru, Sanda atver savu mugursomu un izvelk no tās telefonu. Kāda grib piezvanīt organizatoriem, lai mums atbrauc pakaļ? Tev ir līdzi telefons? Protams, ka ir. Muļķībām nav jāklaus. Jāliek lietā veselais saprāts. Zvanu viņiem tūlīt pat. Un kas man par to būs? Zvani. Palūdzies! Vienkārši zvani. Nezvanīšu, kamēr nebūsi mani mīļi palūgusi. Krista klusē. Nu, tad neko. Sanda, lūdzu. Nē, tavs lūdzu man nedara. Man dar tikai Kristas lūdzu. Lūdzu, Švaka palūkšana. lūdzu, Nu, jau labāk, bet arī ne šis, ne tas. lūdzu. Joprojām nepārliecinoši. Nu, ko tu gribi no manas trakās sieviete? Cik var? Ciest es tevi nevaru. Tu jau visu bērnību man sabojāji. Kādu bērnību, ko tu murgo? Rāda ar pirkstu uz deniņiem, ka Krista ir sajukus prātā. Nekad es tev nebiju gana laba. Tu mani liki uz ceļiem kaktā un apsaukāji. Krista, no tevis nav nekādas jēgas. Krista, no tevis nekas neizaugs. Šeit tev tas, ko tu gribi, šeit tev. Krista nokrīt Es Sandas tevi priekšā uz lūdzu. ceļiem. Es tevi lūdzu. Sanda saķer Kristas matas šķipsnu. Še ēd, labu apetīti, ēd. Tu taču pati teici, ka labāk matu sēdīsi. Ēd! Bāž Kristai mutē. Krista metas Sandai virsū, sāk viņa žņaukt. Pārējās metas abas izšķirt. Ilgi cīnās, jo Krista nav nomierināma. Tiklīdz pārējās viņa atvelk atpakaļ, tā viņa atkal metas Sandai virsū. Brīdī, kad Krista beidzot pagurst, Laura ar Natu nonāk situācijā, kad abas ir ļoti tuvu vienas otrai. Viņas drudžaini apskaujas un sāk skūpstīties. Egija tur Kristu un Sanda drošā attālumā, līdz abas puslīdz nomierinās. Viņas pamana Lauras un Natas skūpstīšanos. Krista aizgriežas un sāk taisīt pietupienus. Egija paņem no zemes nosviesto melnā balzāma pudeli un aizgūtnēm dzer. Sanda izvelk no somas šokolādi un sāk to negausīgi ēst. Atkarību orģija.
Laura ar Natu stāv apskāvušās. Sandra nomet telefonu Kristai pie kājām. Zvani, ja gribi. Krista spēja pagriežas pret pārējām. Es tā biju. Kas? Tā, kas atveda vīriešus uz retrītu. Jūs domājat, ka es esmu ļoti pareiza, vai ne? Ka es neko tādu nekad nevarētu izdarīt, vai ne? Tikai vieglas uzvedības sievietes tā dara, vai ne? Nu tad redzat, es esmu tāda, Kāda? nu tāda, kā viņas. Tāpēc, ka tev bija seks trietā? Nebija, Nebija? nebija. Drusku pabučojos ar vienu no viņiem un viss. Tad par ko vispār ir stāsts? Es arī esmu grēciniece, tāpat kā visi, un tas ir normāli. Protams, ka normāli. Arī jūs. Protams, arī mēs. Neviens nav perfekts. Ai, man apnika būt perfektai. Būt perfektai nenogurdinoši. Tas ir tik ļoti, ļoti, ļoti nogurdinoši. Neviens no tevis neprasa būt perfektai. Nu, tā gan nav taisnība. Visi prasa. Māte, bērni, skolā, darbā, sabiedriskajā transportā, valsts iestādēs, visur. Tu kaut ko nesaproti, un viņi saka, tu esi stulba. Un es esmu stulba, jo es taču varēju iemācīties un sagatavoties labāk. Vienmēr var labāk. Es varu, bet es vairs negribu. Man visa dzīve paiet cenšoties labāk, bet jēgas te nekādas. Neviens nenovērtē, ka es daru maksimālo. Bet viņiem vajag. Viņi grib vēl vairāk, labāk. Es vairs nevaru. Nata pieiet pie Kristas un grasās viņu apskaut. Krista sākumā izvairās, bet tad ļaujas. Pienāk arī Laura, tad Egija, tad Sanda. Krista izlien no apskāviena, paceļ nomesto Sandas telefonu. Pārējās gaida, kad Krista zvanīs. Nav zonas. Vilšanās izsaucieni un nopūtas. Šī ir garākā nakts manā mūžā, bet nekas, gan izturēšu. Egija izdzer no balzām pudeles. Vislabākais vēl priekšā, dāmas. Jūtieties brīvi un neuztraucieties. Kas notika alā, paliks alā. Laura sniedzas pēc balzām pudeles. Egija negrib to dot. Laura ar Egiju ilgi skatās vienotrai acīs, līdz Egija atdod pudeli. Laura padzeras un sniedz to Natai. Nata padzeras un sniedz to Kristai. Krista padzeras un atdod Egijai. Sanda ilgi smejas. Beigas.